Par nostalģiju! Masīvs sveiciens! Atzīšos, pirmā filma par bruņurupučiem man patika. Tāda vakara filma, kad gribās ko noskatīties, kamēr vairākums to ienīda. Nezinu, vai nostalģija nospēlēja ļaunu joku, bet varbūt dzēris biju. Taču sakrustoju kājas rokas un cerēju uz sīkveli, kurš tika vēlāk paziņots un atlika vien gaidīt filmas parādīšanos. Filmas veidotāji uzklausīja skatītāja argumentus un izšāva samērā spēcīgu nostalģijas lādiņu no 80. gadu animācijas seriāla. No tā ir atlīdis viss, kas vien iespējams. Sākot no personāžiem Kränks, Rocksteadijs ar Bebopu, Shredders, Casey's Jones un citi, pašu bruņurupuču izskats tika pārtaisīts esošā seriāla manierēs. Arī personāžu uzvedība ir tikpat naiva, rupji runājot. Ļaunie ir ļauni, tāpēc, ka viņi ir ļauni. Divi pajoliņi, kas neko nevar izdarīt, kā nākas un salaiž visu maksimāli grīstē. Sākot runājot, filma uzvedas maksimāli multinīgi, cik iespējams filmas veidolā. Attiecīgi arī sižets ir no tās pašas kategorijas. Ir daudzi momenti, kad neviļus raujas ārā. What the fuck is this? Vai tās jebkādi bojā filmu? Principā nē. To ātri vienkārši sāc ignorēt un nemanīt šos momentus, jo visa filma no tiem sastāv. Humors ir savā vietā, protams, joki varēja būt labāki, taču kopumā tie ir patīkamāki nekā pirmajā filmā un kā minimums liek uzsmaidīt. Tomēr, ja apspriest personāžu attīstību, kura šeit eksistē kā fikcija, gluži kā sižets, tad tomēr paši bruņurupuči liek sev just līdzi. Brāļu savstarpējās nesaskaņas, kas atbalsojas arī komandas darbā, ilgas pēc tā, lai viņus pieņemtu arī apkārtējie. Viņu pārdzīvojumiem tiešām gribas ticēt, taču tālāk par "Ei, bro, kāpēc tu tā dari, bet kā mēs pārējie?" un "Piedod, brāl, es tā negribēju", nekur neaiziet. Tāpat ir divi citi momenti, kad filma sākotnēji liek samērā spēcīgu atsauci uz iepriekšējo filmu, taču tas pēc idejas netraucē un neliek krist nezināšanā. Arī filmas beigas atstāja pietiekami plašu nišu priekš turpinājumu, kas var izvērsties iekš kaut kā episka, taču saglabā pabeigtību. Kā ierasts šādu filmu jājam zirdziņš ir grafika. Tā šeit atkal jāņem vērā, ka filma uzvedas kā animācijas filma. Tad arī personāži digitāli ir ļoti realistisks animācijas. Kränks, Rocksteadijs un Bebops ir vienkārši izcili uztaisīti. Kränks vispār atgādina šo čali visajādā ziņā. Abi draugi arī laupa ekrānu laiku un sirdi, tāpat kā bruņurupuči. Sprādzieni, kautiņi un citi spraigi momenti ir tādi, kādiem viņiem jābūt Maikla Beja žanrā. Explosions from Michael Bay! Episki kameras rakursi no apakšas un runas. Pie tām viņš ir tikai producents, režisors ir cits. Ir savas atsauces uz citiem veikumiem, Maikls laikam nenoturējās. Taču bija arī savi tā sacīt vizuālie gļuki, kas spēcīgi iekrita acīs. Galavārdā var sacīt pirmām kārtām, kam patika pirmā filma un vai vēl atceras 80. rupučus, variet, daudz nezaudēsiet, patīkam pavadīsiet laiku, tikai atkal bez paaugstinātām gaidībām uz ko fantastisku. Tev jāmin filmas mērķa auditorija. Tie ir pusauži, kas ļoti jūtās gan pēc humora un atmosfēras. Tāpēc, kad zālē bija kāds vecāks ar 2 piecgadniekiem, kuriem ātri filma apnika un sāka skriet pa zāli, jājautā, kas tas par vecāku bija, kurš pat neiebāza degunu, paskatīties kādas filmas sagaidāma. Protams, Megana Foksa skolnieca stērpā, tas, protams, ieinteresēs maziņos. Piedodiet. Pārējiem filma ir stabila vidējās klases vasaras blockbusters, kurš principā tiek galā ar visiem pamata pienākumiem, labi specifekti, personāži katrs savā vietā, izņemot Meganu Foksu. Nezinu, kur tur viņās saskatīja Aprilu un Nīlu. Viegls sižets, bet filmas beigas vispār man lika sariesties asarām acīs.
mazliet pārveidot animācijas seriāla sākuma mūzika, kas man negribot liek ielikt 7 bruņurupučus no 10. Jā, nostalģija atkal nospēlē ļaunu joku. Taču to izmetot stabils 6. Visu labu un skatieties to labāko!